Čau, mīļie! Es vakar jau sāku stāstīt par nodarbību, kas būs rītdien vakarā, tātad rītdien svētdien vakarā. Un šodien nedaudz turpināšu par šo te nodarbību, un konkrēti naudas termostatā iesatīšana 3i. Jā, šī jau ir 3. nodarbība, tad 2 nedēļas jau tādas notika. Katru nedēļu mums bija cita tēma, un arī šo svētdienu, tātad rītvakar, būs cita tēma. Un vakar jau sāku stāstīt, ka viena no tēmām būs tā, ka esat pazaudējuši naudu bankā, un tagad ir gandrīz neiespējami šo naudu uzkrāt, jo ir visādi šķēršļi tam, lai uzkrātu. Liekas, ka visu laiku kaut kas ir jāpērk, bet varbūt ne tikai, varbūt arī ir kādas nepatīkamas emocijas, kad vairāk naudas parādās makā vai bankas kontā. Tad visu laiku ir vēlēšanās no šīs naudas atbrīvoties. Un tas notiek diezgan automātiski, jo mūsu zemapziņa saka, tas ir bīstami. Jā, tas nav bīstami patiesībā, bet zemapziņa to nezina, jo zemapziņas programma ir tāda, ka tas ir bīstami, jo kaut kad jūs esat pazaudējuši naudu, esat pazaudējuši naudu, un tagad tā ir tāda aizsardzības reakcija. Pie tam, ka šī naudas pazaudēšana varbūt notikusi gan jūsu dzīvē, bet tas varbūt noticis arī jūsu vecākiem, jūsu senčiem, pat vairākas paudzes atpakaļ, un tad šī aizsardzības reakcija vienalga ir tāda, ka nevajag uzkrāt pārāk lielas summas, jo tas ir bīstami. Mums rītdien būs vēl viena tēma, un tēma ir paļāvības stiprināšana, dziedinot traumas, kas ir notikušas dēļ tā, ka esat pazaudējuši naudu, varbūt esat tikuši apkrāti, varbūt esat ņēmuši kredītus un esat spējuši samaksāt šos kredītus, un tā pieredze ir bez gala sāpīga. Un arī tas var būt par iemeslu, kāpēc ir grūti naudu uzkrāt. Un to tad mēs rītdien strādāsim, jo kas ir šis darbs, ko mēs darīsim? Tad mēs strādāsim ar līdzjūtības frāzēm, un tās ir pavisam vienkāršas. Un tie cilvēki, kas ir izmēģinājuši teikt līdzjūtības frāzes, reizēm ir pārsteigti par to, cik daudz var izdarīt, sakot šīs līdzjūtības frāzes sev pašiem mīļajiem, vai tām daļām, kurām sāp. Un uzrunāt šīs daļas, un tik ilgi to darīt, kamēr šīs daļas nomierinās, jo viņas ir saņēmuši visu, kas tam bija nepieciešams, un var doties tālāk dzīvē. Šī te nodarbība jau būs nedaudz ar virzienu uz kursu, kas sāksies vēl pēc nedēļas, jau 25. augustā. Un tā kursa nosaukums būs Es ļaujos un paļaujos. Un tad arī šeit būs jau pāris lietas, kas palīdzēs mums vairāk ļauties un paļauties. Šī te nodarbība būs ļoti, ļoti vērtīga tiem, kuriem ir bijusi sāpīgā pieredze. Un, ja jūs tad skatāties un šķiet, jā, ko viņi te runā, vai kaut ko tādu vispār ir iespējams izdarīt, jā, vai šīs traumas ir iespējams izdziedināt, izdziedināšu tās traumas, kas tad man mainīsies, mainīsies ļoti daudz kas. Jā, tad pirmkārt jau tā ir jūsu labsajūta, kas uzlabosies, vienkārši jums būs vieglāk izmantot to enerģiju, kas jums ir, lai sasniegtu jūsu mērķus, lai jūs varētu pelnīt naudu, lai jūs varētu būt noderīgi gan sev, gan savai ģimenei, gan arī visai pasaulē. Un jūs varētu piedāvāt savus pakalpojumus, vienalga vai jūs ejat kā algotā darbā, tād pie kāda uzņēmēja, jūs pieskaties darbā un palīdzat sasniegt šī uzņēmēja mērķus, vai arī jūs pat kļūstat pašnodarbināti, un sasniedzat savus mērķus. Un, protams, ja jums šīs te traumas nav dziedinātas, tad jūs var turpināt cīnīties ar to savu realitāti, ar savām nepatīkām emocijām, katru reizi sev motivēt, lai jūs varētu tomēr saņemties un kaut ko darīt. Bet, nedzinātās traumas, diemžēl, dara tādu neredzamo kaitējumu, pat tad, ja mums šķiet, ka šobrīd jau viss ir labi. Jo visas šīs sastrēgušās emocijas, visi šie te negatīvie ticējumi, patiesībā nepareizie ticējumi, piemēram, ticējums glabāt bankā naudu ir bīstami, vai tas ir par jums? Ja tas ir par jums, tas nozīmē, ka jums ir šī trauma un šo te traumu ir nepieciešams dziedināt. Kāpēc? Jo bankā glabāt naudu nav bīstami, bet ne katrā bankā un ne katrā situācijā. Ja? Tad ir dažādas situācijas, kad bankā varētu būt bīstam glabāt naudu, kad varētu nebūt bīstam glabāt naudu. Un tā sāls viss ir tajā, vai mēs jūtam, ka to naudu vajag no bankas konta izņemt, un vai mēs jūtam, ka šai naudai ir droši atrasties, man nodi noēdīs.
Līdzīgi par tiem pašiem kredītiem, ja, ka kredītus ņemt nevajag. Ir situācijas, kad kredītus var ņemt, un ir situācijas, kad tiešām kredītus ņemt nevajag. It īpaši, ja jums nav iespējams nopelnīt naudu, lai šos kredītus ātri dotu. Bet par to mēs rītdien strādāsim nodarbībā. Es jums nedošu gatavus jaunus ticējumus, kā jums tagad vajag ticēt. Jūs paši tiksiet pie jauniem ticējumiem, jūs iegūsiet šos jaunos ticējumus, pašiem radīsies atklāsmes, sajūtas, tādi mirkļi, kad šitā ir taisnība, ja, šādā veidā dzīvot. Vai tas notiks visiem? Es pieļauju, ka nē, jo mēs jau visi esam dažādāki un katram mums tā aizmuka prom. Katram mums šī pieredze arī ir dažādāka. Un kādam būs jāstrādā vairāk un kādam būs jāstrādā mazāk. Ja jums nauda nenāk tik daudz, kā jūs to vēlētos, tad vismaz ir vērts mēģināt, jo pat ja šķiet, ka jūs neko tādu neesat piedzīvojuši šajā inkarnācijā, var gadīties tomēr, ka šīs traumas nāk no kaut kurienes citurienes, kuras jūs pat šobrīd neapjaušat. Nu, to tad varēs redzēt rītdien, vai būs kāda reakcija uz tām frāzēm, kuras es jums piedāvāšu teikt sev mīļajiem, vai nebūs nekādas reakcijas. Nu, katrā ziņā es sagatavoju esmu pārsteigumu arī vēl citas vingrinājumus, kurus mēs līdz šim neesam veikuši. Nu, tad nāciet, piedalieties. Jā, atkārdināšu, kā dalība ir par ziedojumu, kura apmēru jūs nosakat paši atkarībā no savām sajūtām, atkarībā no savām iespējām. Un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri ir savulaik jau piedzīvojuši krāpniecības mēģinājumus vai kad ir arī tikuši apkrāpti, ka nebūs tā, ka vēl viena glābēja, patiesībā krāpniece, centīsies no jums izvilināt naudu. Nē, tēt jūs varat piedalīties arī šajā nodarbībā un pēc tam izlemt, vai bija vērtīgi vai nebija vērtīgi, un tad attiecīgi arī atlīdzināt to manu ieguldījumu jūsu labsajūtas veidošanā. Nu ko, tiekamies rīt vakar, pagaidām saku atā.